Šis ir labs. Reāli labs skats. Ir labs. Varbūt pamēģinam. Jā, bet vainīga ir saule. Viņa ir tik skaista. Tā ir tāda asa, pa ko līdz šim brauc pilnīgi visi. Ātrie pacienti uz mājām, galvenā gājēju avēnija. Un tas nebija pareizi. Tur ir iekodēts konflikts. Un mēs ar šo projektu esam sakārtojuši to asi, ka tā paliek tikai gājējiem un auto te viesis. Līdz šim bija tādas anekdotes, kad slimnīcas darbinieki nevarēja satikties. Te ir stāps. Viņi bija sarunājuši kaut kur slimnīcā satikties, viņi nevarēja satikties, un viņi tikās pie tā lielā skursteņa. Tas bija vienīgais tāds, nemainīgais lielums, jo vispārējais bija izjūts laika gaitā. Un tā struktūra bija mainījusies pēc vajadzības, diezgan haotiski. Līdz ar šo ēku ir sakārtojusies daudz kas. Neieliekamā palīdzība. Šausmīgi svarīgi ir katra sekunde. Un līdz šim tas notika šeit, konfliktējot ar gājējiem. Un kāpēc? Un kāpēc tas tā? Tagad tas ir viss ātrās palīdzības brauc pa sarkano paklāju uz neatliekamos palīdzības uzņemšanu. Un tur tiek ietaupīts laiks un tiek sakārtotas plūsmas. Ļoti reti objektiem ir tāda kā mākslinieka dimensija. Un mums ir 2 objekti, ko veidojuši ir īsti telnieki. Tāpēc, kāpēc tā ir dzērve un kāpēc tas ir briedis, ir noslēpums, ko katrs atklāja pats priekš sevis. Projektēšanas laikā es biju ar bērnu šeit uz ambulatoro daļu, un tad jau galvā sāk rosīties kaut kas, ka tā nevar, tā nevajag. Tur bija šaurie koridoriņi, tur bija krēsliņš pie kabineta un visas skaņas, ko visu varēja dzirdēt, ko blakus kabinetā dara bērnam, vai viņš grib vai negrib. Par veco interjeru nerunāsim vispār. Tāpēc arī tāpat tas plānojums tāds, lai nav tā gaiteņa sajūta lielāka. Mums ir interjerā grafiskais pavadījums. Mēs viņu saucam par pacientu pieredzi. Lielais stāsts ir par zīmējumiem, kas ir ar nolūku, lai to problēmu mēs izšķaidītu, izkliedētu. Jā, lai palīdzētu pacientam un viņa pavadošai komandai novērst tās domas, satraukumu, izklaidēt. Daudziem, jo patiesībā šī ir pirmā saskarsme ar medicīnas iestādi. Tā ir bērnu slimnīca, re, tur tas briedis. Nav daudz tādas ēkas ne Latvijā, ne pasaulē, kuras atpazīst pēc kaut kāda viena elementa un nepārprotam, nesajauc nekad. Tajā metu konkursā viņš bija pilnīgi no citas pasaules. Bet tā pasaule bija tā, kas ir mūsu mērķa auditorija. Neviens bērns neatnāks uz slimnīcu un neatcerēsies, ka viņš bija smukā mājā. Bet viņš atcerēsies, ka tur bija briedis. Bet jā, tikšanās vieta ir briedis.